visiem glāzītes augšā. Man tāds labs novēlējums un šim vakaram ir sveiciens visiem. Šovakar mūsu biroja Ziemassvētku ballītē solās būs neaizmirstam ar trakām tērpiem, Ziemassvētku vecīšu pārsteigumiem un karaoke šovu. Piedalīties dīvainību un konkursā un gatavojoties īpaši dāvans no Ziemassvētku vecīšu. Jūs domājat, tas nepareizi izlasīja? Nē, tas bija ChatGPT, kas man palīdzēja uzrakstīt šo sarunu. Visiem nākamajā gadā darīt un nemīst. Un tad viss būs kārtībā. Anastasija. Wow! Lai visiem priecīgi Ziemassvētki un foršas jaunais gads. Daudz darījumu. Jau! Un daudz laimes un mīlestības, ne tikai darījumu. Jā. Novēlu pagrābiem bagāti nākamo gadu. Šis tāds ļoti labs ticējums, ko es šogad uzzināju. Ja Ziemassvētku vakarā apkārt baznīcai nes kaķi, būs šo daudz naudas. Tā kā mēs esam baznīcas ielā, es ceru, ka es jūs pēc tam Ziemassvētku vakarā redzēšu vienkārši visu nesot kaķis apkārt. Mīļa atmosfēra, silts. Svinam. Es jūs visus mīlu. Paldies liels, tiešām. Man liels prieks jūs visus redzēt. Mēs esam ļoti stipri un izbaudīt svētku. Pučiņās! Skaļiem aplausiem sagaidām Aleksandru Guzenko. Kas tur? Kaimiņš. Ko tu vēlēsi cukuru? Es vēlos, lai tu paskaties man muguru. Atpūšamies labi. Labs kolektīvs. Postboks ar Santu. Tas ir mūsu labdarības kastīte. Uz šo naudiņu pēc tam nākamnedēļ mēs nopirksim ziedojumus Ulubelē, Patvesmē, dzīvnieciņiem un vedīsim. Mēs, kas brauks arī? Es braukšu. Tu brauc? Tu brauc? Tu jau nebrauc? Nē. Man arī jādod. Reģija? Man nebrauc noci nevar, tad es nebraucu. Jūs esat labāki! Iegaumējam savu pārīti, kas mums palādīja. Ir atbraukusi uz Tomsona ielu, tā kā zooveikalu. Tagad nopirksim barību un dosimies pēc tam uz Ulubeli. Un skatīsimies, kas būs. Tā kā ejam iečakot. Man pašam ir 2 dzīvnieki mājās, nu jau 3 pašlaik. Tā kā es zinu, ko nozīmē rūpes pēc dzīvniekiem. Jā, starp citu, jā, lai ātrāk atrodas tie jaunie saimnieki. Okay, mēs saņēmām barību, tagad brauksim uz Ulubeli, tad atdosim barību dzīvnieciņiem, es domāju, būs forši. Nekad neesmu bijis dzīvnieku patversmē, šī būs man pirmā reize. Es nevaru sagaidīt, jā, es gribu redzēt tos mazos mīļos dzīvnieciņus. Ko tu sagaidi varbūt vēl kaut ko no šī mūsu pasākuma? Sagaidu labas sajūtas, ka tas padarīs tādu labu darbu. Pēc pirmās reizes mūžā patversmē Samanta aizies mājās ar 5 sunīšiem un 3 kaķēniem. Esam atbraukuši. Līdz tās dosimies iepriecināt sunīšus, kaķīšus. Cerams, ļaus pastaigāties. Es gribu kaut kādu šitādu te suni paņemt, izvest pastaigāties. Tāda nav staigājusi tik liela. Vajadzēs pabarot sunīšus. Viņi mūs gaida.
Daudz ēdiena. Ir jādara labas lietas, un arī tas kaut vai pa mazu viņu, bet ar to var gāzt kalnus, un ir jāatbalsta tik, cik mēs varam, bet tā no sirds. Kā saka, labs darbiņš, kas ir padarīts, emocijas pilnas, varbūt kāds grib padalīties. Nav jau baigi ar ko dalīties. Baigi daudz, man liekas, pozitīvu emociju nevar paņemt uz patversmi aizbraucot. Vairāk tādas dusmas izraisa pa cilvēku bezatbildību, kas paņem dzīvnieciņu un nerūpējās pa viņu līdz galam. Tāpēc, kam ir iespēja varbūt labāk adoptēt, nevis pirkt. Tā kaut kā. Ar sunīti pastaigāties nedabūju, bet sadraudzējos ar kaķi. Es viņu pa Drakulu nosaucu, viņam ilgi tādi 2. Esam atbildīgāki par mums apkārt esošajiem. Jā, atceramies to frāzi, ka mēs esam atbildīgi par tiem, ko mēs esam pieredzinājuši. Viens, kurš grib izdarīt labu darbiņu un kopumā grib pavadīt labu laiku, var atbraukt uz Zulubeli vai uz jebkuru citu patversmi, jo visiem dzīvniekiem vajag ēdienu vai kādas citas lietas. Var atbraukt šeit un noziedot. Tā kā tā. Paldies par uzmanību. Like, subscribe. Rakstiet komentārus. Jā!